Visļaunākais, ko dzirdēt no ārsta, ir, kāpēc jūs nākat tik vēlu, mēs vairs neko nevaram darīt. Lai šādu verdiktu nedzirdētu, ir ļoti svarīgi veikt precīzu un kvalitatīvu diagnostiku. Kā saprast, kas ir kvalitatīva diagnostika? Atklāsim raidījuma gaitā. Mūsu šīs dienas studijas eksperti Kaspars Stepanovs, Veselības centra 4 un Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas radiologs diagnosts. Darbības prioritātes – abdomenālā, vietliekamā, invazīvā radioloģija. Veselības centra 4 radioloģijas nodaļas vadītājs. Jana Namniece, Latvijas aptieka farmaceite, studē Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes doktorantūrā, Latvijas Nīderlandes farmaceita apmaiņas programmas dalībniece. To, ka diagnostikai liela nozīme, esam stāstījuši jau mūsu iepriekšējos raidījumos, taču vēl joprojām gribam noskaidrot aktuālo jautājumu, kā tad atšķirt kvalitatīvu diagnostiku no netik kvalitatīvas? Kvalitatīva diagnostika ir atkarīga no vairākiem faktoriem. Pirmām kārtām viņi ir atkarīgi no speciālista, kurš interpretē izmeklējuma attēlus. Un šiem izmeklējuma attēliem ir jābūt iegūtiem ar augstas kvalitātes iekārtām, jaunākās paudzes tehnoloģijām, ar iekārtām, ar kurām strādā izglītoti radiologa asistenti. Un arī ļoti svarīgi ir ārstējušā ārsta nosūtījuma pamatojums. Mēs šobrīd varētu salīdzināt, kā tad atšķirība ir, pieņemsim, no digitālās un analogās diagnostikas metodas. Pirmais rentgena attēls tika iegūts pirms 120 gadiem. Viņš izskatījās līdzīgs šim attēlam, kuru parasti aplūko speciāls iekārtas, ko sauc par negatoskopu. Un līdz pat digitālai ērai bilžu iegūšana, attēlu iegūšana bija ļoti komplicēts, ilgstošs process. Šobrīd rentgena attēls ir iegūstams dažu sekundžu laikā. Radiologi var viņu izvērtēt uz speciālām darba stacijām. Tas izskatās līdzīgi kā šeit. Šeit redzam plaušu rentgena uzņēmumu, kuru veicot mēs varam dažu sekundžu laikā uzstādīt diagnozi. Redzam, pacientai ir kreisās plaušas, vidusdaļas pneimonija, tad iekaisums. Es domāju, ka ir pienācis laiks doties uz Veselības centra 4 dermatoloģijas ķirurģijas klīniku, lai palūkotos uz optisko diagnostikas iespēju un digitālo dažādiem ādas veidojumiem. Optiskais dermoskops ir kabatas izmēra rokā turama mikroskopam līdzīga optiska ierīce, ar kuras palīdzību var tikai vizuāli apskatīt ādas veidojumus. Ar to nevar noteikt veidojumu dziļumu vai struktūru, tādēļ neatsverama priekšrocība ir digitālajiem izmeklējumiem. Šī ir digitālās dermoskopijas aparatūra, ar kuru mēs pārbaudam dzimumzīmes. Šeit ir ļoti laba lieta, ka visi dati, ko mēs apskatāmies, viņi tiek saglabāti. Izmeklējuma laikā iegūto dzimumzīmes attēlu var palielināt līdz pat 50 reizēm, kas ļauj redzēt dzimumzīmes struktūru, krāsu un izmaiņus, kas ļauj novērtēt, cik veidojums ir labs vai cik aktīvs. Savukārt tiem cilvēkiem, kuriem ir ļoti daudz dzimumzīmju vai pigmentēto ādas veidojumu, vispiemērotākā diagnostikas metode būtu dzimumzīmju kartēšana. Un šeit mēs redzam cilvēku, kurš ir nobildēts konkrētā izejas brīdī un pēc kāda laika, pēc 6 mēnešiem vai gada. Un tādējādi mēs redzam, zilā krāsā iezīmējās pigments, un mēs redzam visus šos pigmentu veidojumus, kādi viņi ir. Tālāk mēs konkrēti, dators arī sanumurē visus šos veidojumus, lai mēs varētu konkrēti katru arī skatīties palielinājumā. Un tālāk mēs redzam, ar nelieliem sarkaniem punktiņiem parādās jaunas dzimumzīmītes vai jauni pigmentu veidojumi, kas parādījušies no jauna, salīdzinājumā ar izejas brīdi. Un šādējādi mēs varam ļoti ērti nepalaist garām neviena no jaunām dzimumzīmēm. Ultrasonogrāfija. Kāda ir atšķirība starp pirmās paaudzes šiem ultrasonogrāfijas izmeklējumiem ar mūsdienu jaunāko tehnoloģiju ultrasonogrāfijas izmeklējumiem? Līdzīgi kā jebkura datora tehnoloģija, arī sonogrāfijas iekārtas ir piedzīvojuši lielu attīstību. Šobrīd arī katra kompānija izgatavo savu tādu flagmanu, kurā ir ielikt augstākās izšķirtas spējas monitori, labākās zondas, tā sauktie detektori ar jaudīgākiem procesoriem,
un ir iespējams iegūt kvalitatīvāku attēlu, vienlaicīgi veikt dažādas izmeklējumus. Šobrīd aktualitāte ir, ka sonogrāfijas izmeklējumi visu laiku tika veikti 2 plaknēs. Mēs varam vienlaicīgi 2 dimensijās aplūkot sonogrāfu attēlu, un kā šeit redzam sākums izmeklējums, 3 plaknēs redzam attēlu, un rezultātā sonogrāfs spēja 3 dimensijās izveidot asinsvadu projekciju, kas varētu palīdzēt ārstam, ķirurgam plānot operāciju. Lai tad mēs visi saprastu, kāda tad ir šī mūsdienu jaunāko tehnoloģiju iespēja tieši ultrasonogrāfijas izmeklējumiem, dosimies uz Veselības centru 4 un Medicīnas sabiedrību Bars palūkoties uz 4D ultrasonogrāfijas izmeklējumiem. Pēdējo gadu laikā ultrasonogrāfijas pielietojums klīniskajā praksē ir strauji palielinājies. To izmanto kā pirmo izmeklējumu daudzu patoloģiju diagnostikā. Sakarā ultrasonogrāfijas tehnoloģiju attīstību ir pieejamas papildus iespējas kā krāsu doplerogrāfija. Iepriekšējos gados, kad bija vecāks paaudzes aparāti, bieži vien nebija šis krāsu doplers ievietots aparātā un nebija iespējas apskatīties plūsmas virzienus un arī plūsmas pulsa garumu. Ko tagad var izdarīt ar šīs jaunās paaudzes aparātu, var izmērīt milisekundēs arī bojātās plūsmas ātrumu un atpakaļ gaitu. Tas ir svarīgi, lai mēs varētu precīzi noteikt ārstēšanas taktiku, jo atkarībā no pretplūsmas ātruma un šī krāsu spektra mēs arī nosakām, vai ir jāoperē, vai pietiek varbūt ar medikamentiem un kompresijas terapiju vai medikamentoziem, tur kādiem vēl pasākums, skleroterapiju un tā tālāk. Šeit jūs redzat krāsu dopleri sarkanā un zilā tonī, tātad mēs redzam asins plūsmu un arteriāls vai venozes asins. Tāpat mēs redzam asinsvadu diametru, vai ir sabiezētas sieniņas, vai ir kādi bijuši iekaisumi, un tālāk mēs jau pārbaudām ārstu darbību. Šeit aparātā ekrānā ļoti labi var redzēt tagad arteriālo asins plūsmu, viņas ātrumu un plūsmas jaudu. Apakšā jūs redzat pulsa vilni, lai mēs varam precīzi noteikt, kādas fāzes, vai sirsniņa strādā pareizi, vai nav kāda bojājuma arī sirds vārstulēs un asinsvada caurlaidība. Diagramma to parāda. Iepriekšējās paaudzes aparātos tas nebija iespējams. Tāpatās mēs šo aparātu arī izmantojam operācijas laikā pie maz invazīvām endovenozām operācijām, vai tas būtu lāzers, vai radiofrekvents, vai tvaika ķirurģija. Tas līdz ar to arī noved pie tā, ka ļoti labs un precīzs rezultāts. Tāpat neatsverama ultrasonogrāfijas loma ir grūtniecības laikā. Daudzkārt valda maldīgs uzskats, ka pārāk bieži ultrasonogrāfijas izmeklējuma veikšana ir kaitīga auglim. Ultraskaņu mēs veicam tik, cik mums ir nepieciešams. Parasti tā ir pirmā trimestra, jeb 12-13 nedēļās veicamā sonogrāfija, kur mēs izmeklējam grūtnieci un augli, lai noteikti, vai viņi atrodas riska grupā vai ne. Nākamais izmeklējums ir augļu anomāliju skrīnings, ko mēs rekomendējam veikt 20 nedēļās. Šajā izmeklējumā tātad mēs apskatām visas struktūras orgānu, visus izmērus, vai bērns attīstās pareizi. Izmeklējam tātad ļoti rūpīgi. Un tad trešo reizi, kas nav obligāta sonogrāfija, tā varētu būt 30-32 nedēļās augļa augšanas un labsajūtas sonogrāfija. 4-dimensiju augļu ultrasonogrāfija kustīga telpiska attēlu iegūšana. Ar 4-dimensijas programmas palīdzību var iegūt augļu sejas vai citu virspusējo telpisko attēlu. Vislabākie augļu sejas attēli iegūstami no 24 līdz 30 grūtniecības nedēļām. Mēs pārsvarā izmantojam virspusējo struktūru izmeklēšanai. Parasti tā ir seja vai mugurkauls. Vecāki vienkārši grib iepazīties ar savu bērniņu, vai arī, ja mums ir aizdomas par kādu sejas struktūrālu anomāliju, tad mēs izmeklējam šo 3-4D un precizējam to diagnozi. Īpaši svarīgi tas ir pie šķeltnēm, vai tās ir apusējas šķeltnes, cik viņas ir dziļas, cik platas. Varam izmantot arī sirds apskatēji 3-4D sonogrāfiju un arī augļa smadzeņu struktūru izmeklēšanai. Vecākās paaudzes izmeklēšanas iekārtām redzamība nebūs tāda kā ar augstākās klases iekārtām. Attēls ir daudz skaidrāks, viņu var
apstrādāt, un mēs varam iegūt šo 3-4 dimensiju attēlu, lai, teiksim, apstiprinātu kādas aizdomas vai noliegtu. Šis ultrasonogrāfijas izmeklējums ir ne tikai ļoti informatīvs ārstam, bet arī ļoti saviļņojošs jaunajiem vecākiem, ko apliecina arī jaunā māmiņa Inga. Bija tā, ka es jau ar ļoti lielu nepacietību gaidīju šo reizi, jo arī iepriekšējās sonogrāfijās, protams, ir ļoti patīkami redzēt savu bērniņu, un arī tad sirds tiešām sitās strauji. Bet šoreiz, kad es ieraudzīju to 4-dimensionālo bildīti, un kad tiešām varēja redzēt visus vaivstiņus un visus sīki smalki plakstiņus un lūpiņas, tad tiešām tās sajūtas bija vēl brīnišķīgākas un pasakainākas.